stundas apmēram garumā noteikti, bet mēs turpinām. Un Tita Liepa, filoloģijas zinātņu doktore, Rīgas Stradiņu universitātes komunikācijas fakultātes docente un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta pētniece, vairāk par to, kas tad notiek latviešu valodas jomā, tās lietojums un situācijas raksturojums. Dita, lūdzu. Jā, paldies. Es ļoti nevēlējos šodien runāt par valodas kļūdām, un man tā arī no savā ziņā neērti, ka ar to tiek asociēts parasti valodnieks, ka tūlīt runās par kļūdām. Bet tomēr tas mērķis mūsu tikšanās reizē tāds arī ir, ka ir jārunā, un ja man ir jāraksturo situācija, tad es centīšos sabalansēt un tomēr runāt gan par kļūdām, gan arī vismaz nedaudz par ētiku, jo, teikt tā sakāmā ir ļoti daudz abās šajās lielajās jomās. Es tiešām arī gribu teikt, ka es piekrītu kolēģei Lasmanas kundzei par to, ka būtu valodai jāpievērš lielāku uzmanību jau studiju procesā, pārsvarā runājot ar sava gada gājumu un vecākiem un arī nedaudz jaunākiem kolēģiem. Parasti visi ir izbrīnīti, kāpēc valodai tiek atvēlēts tik maz šis kontaktstundu skaits. Es varu lepoties, ka Stradiņu universitātē no tā, cik es esmu pieredzējis, pat labam ir sasniegts maksimums, un mēs mācāmies valodu gadu un vēl varam no 3 gadu bakalaura programmas, es pat labam runāju. Un, ja ir vēlme, var mācīties vēl pusgadu. Bet tas, ka, piemēram, topošajiem žurnālistiem latviešu valoda tiek mācīta tikai 1 semestri, kas ir absolūta norma, es domāju, ka pat laba norma no kursu plānošanas viedokļa, tas, protams, ir par maz. Un ja mēs visi tagad atceramies, kā bija tajos mūsu laikos, un es negribu teikt, ka tad bija zāle zaļāka un viss bija pārējais, mēs atkal zinām, kādi tie laiki bija citādi, bet tomēr valodai tika pievērsta, vismaz to mēs arī tagad zinām, kāpēc tas tā bija, bet tomēr lielāka uzmanība latviešu valodai vismaz iekšienē tika pievērsta tam, ka mēs mācījāmies noteikti daudz vairāk. Un tad no tā pasniedzēja, tā kā es strādāju par pasniedzēju mācību spēku vairāk nekā 25 gadus, un es strādāju tieši ar topošajiem komunikācijas speciālistiem, tad no pasniedzēja bieži vien tiek prasīts neiespējamais. Piemēram, 1 semestra laikā apgūt to, tad lūdzu rakstīt, tad vēl lūdzu iemācīt rakstīt iesniegumu, iemācīt runāt, iemācīt likt komatus, un tad pats par sevi valodas lietojums. Tā kā praktiski iznāk tāda mētāšanās ļoti bieži, un tas process noteikti varētu būt gan kvalitatīvs, vairāk kvalitatīvs, gan arī, protams, citādi organizēts. Bet, ja par kļūdām, tad, protams, un tad parasti saka, bet kas tad vēl joprojām ir spēkā? Un joprojām ir spēkā tās pašas visas īties ināta kļūdas, tās pašas vajadzīgas pavēles izteiksmes pareizs lietojums. Te ir tikai daži no šiem pamatbaušļiem, par kuriem pēdējās dienās es esmu joprojām atkal redzējis. Gan tas pats Zemgus Girgensons, kurš mums ir izpelnījies mūsu uzmanību ar savu, nebūt ne tik neraksturīgo vārdu. Un ja mēs klausāmies, ka joprojām mūsu mediju speciālisti runā un lieto nepareizi, kā piemēram to Zemgusu, tad es arī parasti studentiem prasu, bet jūs taču nebraucat uz tirgus un nepērkat medusu. Nē, to gan nē. Bet, lūk, šī 3. deklinācija izrādās milzīgs klupšanas akmens. Redzēju titros, es nepārakstījos vairāk kārt par augstākās tiesas priekšsēdētāju Strupišu, kurš arī raksta eš un bez galotnes. Ja? Tātad, acīm redzot, te būtu runa vienkārši par pareizrakstību. Latvieši tāpat arī tiešajā ētrā bieži ir viena tā uzrunas forma, ja, ka netiek runāts Kārli vai Māri paklausies, bet Kārlis paklausies, Ivars negrozies. Ja. Tātad tad ir šie paši parādās tāpat virsrakstos šis īties ināti lietojums, vajadzības izteiksme vairākas reizes dienā. Nāciet un klausieties, nevis nākat un klausaties. Tās ir tās zelta formulas, kuras mācījās visticamāk arī mūsu vecmāmiņas, vectētiņi,
un kas joprojām arī ir spēkā. Vienskaitlis un daudzskaitlis, tāpat jau Lasmanas kundze minēja par bažām. Bažām daudzskaitlī man nebūtu iebildumi, bet joprojām ir baža, baile, rūpe, kas arī izskan medijos. Mēs nesaucam šodien konkrētus autors, bet visam šīm valodas lietojumam, šiem atsevišķiem gadījumiem ir arī, protams, autori. Un tas nav viens cilvēks, tā ir tā sēkla, par kuru Lasmanas kundze teica, kas tā kā izsējas, jo medijiem ir ļoti liels spēks gan pareizes, gan arī nepareizes valodas lietojumā. Un, ja es, piemēram, to dzirdu, tad droši vien nākamais kolēģis nāk un domā, bet kā ir tā saucamie atbalsts jautājumi, jo es atceros arī kādu sarunu tiešraidē, kad blakus sēdētājiem prasīja, un aiz ko tas tā ir, un tas, kuram jautā, tas tā padomā, saka, tas ir aiz to, ka viņš atbild tieši tā, kā viņam jautā. Jo, ja, piemēram, tas mediju speciālists, žurnālists, vienalga, kā mēs to tagad saucam, starp citu arī par ēteru personībām un ēteru zvaigznēm, kas ir tikko sākuši strādāt, un tādus apzīmējumus mēs arī lietojam, tad lūk, ir gan baža, par ko ir baile. Tāpat runā par to, ka vai tev smadzenes strādā, un tad tev būs liela dusma, un par ko tev ir aizdoma, tad tā sarunvalodā, tā kā mēs tā brīvi, jo mediji taču ir, mediju pārstāvi ir mūsu draugi, tad, piemēram, vai tev puņķis šorīt ir, tāda frāze arī ir bijis. Tā kā ir ne tikai tas daudzskaitļu vienskaitļu lietojums, bet arī, protams, tie arī ir šie ētikas jautājumi, cik mēs daudz sarunu valodu ielaižam oficiālajā saziņā. Un kā es parasti saku, un tad tā ļoti nikni uz mani skatās, vai tad tā visiem būtu jārunā, kā jūsu paudze runā. Nav jau tā, ka es saku, jūs drīkstat runāt sarunvalodā, bet ir jādomā, cik daudz šī sarunvaloda un kāda ir tā sarunvalodas proporcionalitāte. Un varbūt tik ļoti netrivializēt to nabaga klausītāju vai skatītāju. Es gribu tiešām arī, un jauniešiem es jautāju, parasti arī lekcijās, vai jums patīk, ka jums prasa, piemēram, par to puņķi no rīta, cik jūs jūtaties tā. Es saprotu, ka tas ir saudabīgs humors, un tomēr vai nav par daudz. Te ir arī pārējais paralēli šis ģenitīvu trūkums, par nāvi runājot, par dzīvi, par dzīvību. Katram tā ir viena, un mēs runājam nevis par nāvēm un dzīvēm, bet mēs runājam par to, ka katram tā ir viena. Tā tad arī tāds jaunieviesums, ka dzīve, nāve un dzīvības tagad parādās arī daudzskaitlī. Esmu arī dzirdējis tāpat, un ļoti daudzi nomākti, tāpat tie klausītāji, kuri runā par to, kāpēc vairs nav temperatūra un literatūra, bet te ir viss nepareizi uzrakstīts apzināti. Ja? Temperatūra, literatūra, harizma, mēdī. Es kategoriski, tiklīdz man kāds jaunais students raksta mēdī ar garu viņam tas darbs tiek ļoti bargi sodīts, tā es varu teikt. Jo, manuprāt, tas ir pretēji. Nevar būt cilvēks, kas studē komunikācijas zinātni un mācās par medijiem, un tad tā atklāt visur rakstīt to ar garo Tāpat visi šie pārējie skaitām panti, ko mēs zinām par mobils un tam līdzīgi, tad mobils un afrikānis. Es vēlreiz uzsveru, šeit ir apzināti uzrakstīts nepareizi, tāpēc, ka tā tas tiek lietots un arī rakstīts. Dažkārt mūsdienās arī pat laban nomoka dažus manas paudzes žurnālistus, nomoka arī tāda ļoti liela vēlme atgriezties pie pagātnes tādiem. Bet es gribu teikt, ka tās arī tādas kļūdas, kuras nevajadzētu popularizēt, jo ļoti tā maksimāli cenšas sarežģīt valodu, un te ir tādi piemēri no raidījumiem, laistošamies, flīģelis, izstrādājušamies, grūti ir izrunāt, bet ja cenšas, tad var arī ēterā. Iesākušamies sadarbību, ļoti populārs ir arī dzen visos veidos. Pareizi ir arī dzen, bet vai ir vajadzīgs reiz raidījumā saskaitīt 40 reizes bija arī dzen. Tas pats jebšu. Ja mēs skatāmies vārnīcā, jebšu ir novecojis. Tātad nelietojam jebšu. Mēs nekļūsim oriģinālāk ar to, ka tas tiks lietots saikļa jeb vietā. Ir pretrunas ar Staļina laiku mantojumu, ar padomu laiku mantojumu, jo tajā laikā bija tāds ļoti liels aicinājums, 50. gados bija liels aicinājums būt iecietīgiem pret aizgūmiem no krievu valodas, un zināmā mērā tas ir ietekmējis veselu paudzi, tā skaitā arī manu paudzi,
ka nekad nebūs vienprātības atsevišķu kļūdu izpratnē, atsevišķu kļūdu skaidrojumā. Būs kolēģi, būs mācības spēki, kas teiks, ka tā nav kļūda, būs tādi, kas teiks, ka tā ir kļūda, ka tā ir jālabo. Un tāpēc es atceros arī tādu diskusiju ar vecākas paaudzes žurnālisti, kura visu laiku teica, zina. Es teicu, bet Klau, nu nesaki zina, ir taču tagad zina, nav vairs. Viņi saka, ko tu stāsti, mēs skatāmies Latviešu literārās valodas vārnīcā. Jā, vēl 80. gados mācīja, ka ir paralēli varianti. Viņš zina un viņš zina. Nu tad tagad ir meitene zina, kas visu zina. Ir tikai zina un ir jāpaskatās jaunākajā vārnīcā. Tas man lika domāt un saprast arī to, ka vecākā paudze nezina jaunākos avotus, pietrūkst izpratnes par to, kā tad ir tagad pareizi. Paldies Dievam, mums ir brīnišķīgas valodu tehnoloģijas iespējas, un mēs varam to skatīties elektroniski pieejamās vārnīcās, vārnīcas serverī, kur šādus konkrētus vārdus var pārbaudīt. Tā izskaitā arī par to, ka arī nav nemaz tik labs stils, novecojis un turklāt vēl nepareizi izrunāts. Citu valodu ietekme joprojām milzīga. Mēs runājam gan par krievu, gan par angļu valodas ietekmi. Desmitiem reizi jūs dzirdat, kā rezultātā, un atkal es lūdzu mani nepārprast. Es nesaku, ka vārds rezultāts ir slikts, bet ja nepārtraukt notiek, ka iestājas augstāks laiks, kā rezultātā, piemēram, mums vienkārši salst, tad ir tāpēc cilvēkiem salst, vai tāpēc ir augsti. Nav viss uzskatāms par kā rezultātā. Klasisks pārcērums no rezultātičevo vai kavo. Tāpat ir arī kā reiz. Ja es raidījumā dzirdu kā reiz vai briesmīgi, bet arī pa lielam, es laikam kļūstu rupja, jo es arī studentiem skaidroju, ka pa lielam var aiziet gaiteņu galā. Bet nedrīkst citādi teikt. Nedrīkst citādi teikt šo frāzi pa lielam mums ir kārtībā. Un tas ir akmens ne tikai mediju lauciņā, tas ir akmens arī ierēdņu un augstu valsts amatpersonu lauciņā, jo ja tieši tāpat tiek runāts, tad tā arī, piemēram, mediju speciālisti atstāsta. Tas ir šī pati neko sev šodien labi izskaties, vai, piemēram, uz doto brīdi visi sekojošie uzdevumi un sekojošas frāzes tieši pārcēlumi no krievu valodas. Tas pats ir katrs viens, atkal pārcēlums, bet šoreiz ne no krievu valodas. Virknes un klāsti ietvari. Un ja visu laiku mums ir klāsts un veikalā ir tāds klāsts un klāstam izrādās, tad ir arī atlaides. Tad ir jādomā, kas ir tas klāsts. Vai tie ir konkrēti pakalpojumi, vai tie ir konkrēti produkti, vai tās ir preces, vai ražotāji izstrādājumi. Ietvari joprojām slīkst visi ietvaros. Mēs esam pulcējušies šajā pasākumā, un te mēs runājam par to nevis šī pasākuma ietvaros. Izaicinājumi. Paldies, Lasmans kundze. Es domāju, ka man ir saraksts. Izaicinājumi ir 100 reižu dienā. Un ja nav viss mums izaicinājums, tad vismaz, kā jums bija, strādāt bija izaicinoši. Jau parādās arī īpašības vārds, ir apstākļu vārds, viss ir izaicinājums. Nav vairs braukt rudenī ir izaicinājums, braukt ar ziemas riepām ir izaicinājums, nav vairs, ir pazuduši vārdi, uzdevums, grūtības, pārbaudījums, noteikums, eksāmens nav. Viss ir vienīgs izaicinājums. Mēs strādājam, jo tas ir mūsu izaicinājums, un dzīvot arī ir izaicinājums. Vienkārši nav vairs citu vārdu. Kapacitāte, vīzija, ekspektācijas, optimizācija, harmonizācija. Viss roku rokā. Ja jūs prasītu, ko jūs domājat ar šo vārdu, es nedomāju, ka būtu viegli atbildēt. Nav sociātīkli, nav nekādi sociēķi. Tātad sociālās tīklošanās vietnes. Paldies profesorai Roškalnei. No 1. kursa sociālās tīklošanās platformas, sociālie mediji. Mums ir arī jauni termini. Es jau minēju par to, ka medijiem ir gan liels spēks un tieši žurnālistiem, ja es ar to uzsveru arī ne tikai žurnālistu šaurākā nozīmē visus komunikācijas speciālistus, sabiedrisko attiecību speciālistus, multimediju speciālistus, sauksim tos, kā gribam, ēteru zvaigznes un ēteru personības. Visiem ir iespēja piedalīties latviešu valodas kopšanā un tās kvalitātes uzlabošanā. Nevajadzētu ieslīgt tādā pašapmierinātībā un pašpārliecinātībā, ka ar manu valodu viss ir kārtībā. Un ja man ir dota šī iespēja uzrunāt sabiedrību, uzrunāt savu tautu valodā,
par kuru mēs esam tik ļoti cīnījušies un kuru mēs cenšamies vārdos tik ļoti godāt un arī cienīt, tad katram ir iespēja dot to savu ieguldījumu. Un es aicinu tieši tāpat runāt un lietot tos jaunos vārdus, jo, kā es parasti arī saku, būs ļoti daudz jaunu vārdu, kurus mēs neaizstāsim, jo angļu valoda nāk milzu soļiem un tās ietekme kļūs vēl lielāka. Un angļu valodas vārdu būs ļoti daudz, un ne jau visiem būs tie aizstājēji vārdi. Bet, ja ir tie aizstājēji vārdi, tad lietosim to ekrāna izņēmumu vai ekrāna izgriezumu, screenshot un šāviņu vietā. Neviens nevienu nešauj. Un tā tad ir mums brīnišķīgs tas ekrāna uzņēmums vārds. Es piekrītu, ka varbūt nav īsti, man ir bieži vien pārmetuši, bet kā mēs to varam zināt? Jā, ir jāzina lietotnes, ir jāmeklē šajās lietotnēs, bet ir arī valodas speciālisti, tāpat Latviešu valodas aģentūrā konsultācija daļa, kurā darba dienās var zvanīt un jautāt. Ir vārnīcas, kurās var meklēt. Var meklēt, katram noteikti arī ir prātā kāds avots vai kāds speciālists, ar ko es varētu konsultēties. Man ir pārmetuši, ka nav tāda liela saraksta, kur mēs varētu paskatīties, kādi pagājušajā gadā ir bijuši jauni vārdi. Bet tomēr, ja tie izskan, ja tie publiski ir pieejami, tajā arī Valsts valodas centra tīmekļa vietnē, kur arī tiek ievietoti šie jaunie jauntermini un arī vārdi, kuru lietojums tiek atbalstīts, tad mediju speciālistiem būtu jābūt tiem, kas arī to ņem vērā. Tā pati lietotne aplikācijas vietā. Paldies Latvijas rādio. Es zinu, ka Kļavinieku kungs ļoti bieži izmanto arī emuārus un emuāristus. Es nesaku, ka emuāri uzvarēs. Visticamāk blogi un blogeri ir jau nostiprinājušies, bet vismaz paralēls lietojums, lai apliecinātu to, ka arī latviešu valoda nav ne plika, ne nabaga un ka mēs arī domājam par aizstājēju vārdiem. Un atkal es dzirdu kritiku, ka man teiks, tas viss ir par vēlu, ko jūs tur darāt, kāpēc tas nenotiek uzreiz, tāpēc, ka uzreiz patiešām nav tā aizstājēja vārda, un uzreiz ir ļoti grūti kaut ko piedāvāt, un kā jau es teicu, bieži vien arī nav ko piedāvāt, un tāpēc mums ir varbūt mazāk neveikli pārcēlumi, bet arī vārdi, kaut vai tā pati stāvizrāde, pie kuras, lai arī no sākuma šausminājāmies, jau laikam esam pieraduši, jo veiksmīgāk aizstājēja vārda, acīm redzot, tajā brīdī tieši nebija. Slaidrāde, lai mēs nemocītos PowerPointos un slīdrādēs. Slīdrāde bija līdz 2000. Gadam, jau 20 gadi pagājuši, vajadzētu pierast pie slaidrādes. Kvadrātkods, kāpēc katru vakaru jāklausās, kā nabaga latvietis moka mēli un saka nevis QR, bet vēl QR kods. Kāpēc man tas ir? Ja mums ir tāds brīnišķīgs piedāvājums kā kvadrātkods, lietosim šos vārdus, kas ir tik ļoti mums pat labi gan pieejami. Un ja jūs tos nelietosit, es tagad domāju mediju speciālists, kas gan tos lietos. Tas pats raidieraksts, zinu Latvijas rādio iebildumus, bet ir piedāvāts, ir jāpieņem. Tāpat arī ļoti daudz medicīnā saistītu terminu. Un šeit apzināti šajā slaidā es esmu ielikusi gan to pašu emuāru rakstītāju, to tīmekļa dienas grāmatu rakstītāju, gan arī to pašu blogeri, to pašu līdzestību, dzīvildze, brīvkrāns, ļaunprogrammatūra, ļaunatūra, ērmritenis, tie ir tādi pirmie vārdi, kas man nāk prātā, kas jau ir pieejami mūsdienu latviešu valodas vārnīcā. Un te, manuprāt, paveras milzīgs šis lauks, lai šīs sēklas izsētu sabiedrībā un lai sabiedrībā arī šie vārdi tiktu lietoti. Un tad varbūt būs mazāk pārmetumu un iebildumu par to, bet es latviešu valodā nevaru izteikties, bet latviešu valodā tāda vārda nav. Bet vai tu meklēji, tu pārliecinājies, ka nav šī vārda? Un tad, mazliet lūdzu atļaujiet, jā. Un tad ir nedaudz par tiem ētikas aspektiem, jo es arī ļoti gribēju kādu vārdu bilst par ētiku, ne tikai par kļūdām. Šeit ir daži virsraksti. Un virsraksti, varbūt mazāk veiksmīgi, tie ir dažādi interneta portāli virsraksti, neesmu apzināti te neko norādījis, ne autoru, kaut arī visiem šiem virsrakstiem, protams, ir autori. Un varētu būt vienkārši gari neveiksmīgi. Es saprotu, nav laika. Es parasti saku, kāpēc jums tik neveiksmīgs virsraksts? Jā, es nevaru, man nav laika, vai jūs zināt, cik man dienā, es saprotu, ka operativitātes mērķa labad tiek upurēta valoda. Bet tā tad ir garāki virsraksti. Tālāk es vasarā domāju, kas ir noticis. Ir traģiski izdisusi hokeisti dzīvība un slepkavas dzīvo Latvijā.
Un es domāju, kas tās ir par slepkavām, kā tas tā var būt. Izrādās, es izlasu nākamajā portālā, hokejs mirst pēc ērces skodiena. Tātad slepkavas ir ērces un slepkavas dzīvo Latvijā. Bet šis pirmais virsraksts ar šo sensacionālo, tajā pašā laikā manipulatīvo mērķi, es tiešām domāju arī par ētiku, cik ētiski un cik tālu, tātad šīs klikšķēsmas, jeb klikbait, tātad arī šī modernās tendences vārdā, mēs varam upurēt arī šo informācijas patiesumu. Un te ir apzināti, es esmu iekopējis dažus komentārus, kur, es citēju, te var redzēt, kā arī lasītāji rakstījuši tāpat par tiem 3 nolaupītajiem bērniem, kuru tam stāstam mēs arī varējām augustā sekot līdz, ka izrādās bērni ir atrasti ar nosietām kājām un cimdiem, bet izrādās tāpēc, ka vecāki bija nosējuši bikšu galus, lai nesalien ērces. Un tad ir arī šī lasītāju komentāri par to, kāds ir bijis virsraksts. Un tad vēl par nekrologiem arī tieši, lai vai kur, bet, man liekas, dziļi ētisks jautājums. Ir nekrologi, kuros vairs neraksta, kas ir miris. Ir tikai tā, ka ir tāda zvaigzne un tāda zvaigzne, dažādas zvaigznes dažādās pasaules malās, par kurām varbūt mēs pat nezinām, bet labi, visas tās ir zvaigznes, bet ar šādu te intrigu apzināti par to tiek runāts. Un te ir viens, varbūt tāpēc, ka šis cilvēks arī man pastarpināti ir pazīstams, tātad aizsaulē bija devies Aivars Lazdenieks, un, protams, netika minēts ne vārds, ne uzvārds, un tad ir ļoti uzrakstīts, ka mēs ar izsaukuma zīmi, turklāt nekrologā ar izsaukuma zīmi, visdziļākā līdzjūtība ar izsaukuma zīmēm, un tad ir teikums izsakām visdziļāko Aivara līdzjūtību tuviniekiem. Un tad es izlasīju visu šo ziņu, un man arī kļuva ļoti gan skumji, gan reizē bēdīgi, un klikšķēsmas, starp citu, arī ir jau jauns termins, un tas ir arī parādījies, tas ir arī iekļauts Latvijas Nacionālās terminoloģijas portālā. Un pats pēdējais, kas skāra mani tīri ētiski arī augustā, bija raksts par vieglās valodas auditoriju, kurā es tiku nosaukta par vieglās valodas aģentūras vadītāju. Tad bija vieglās valodas aģentūra, tāda patiešām esmu tur es ar kolēģi Velgu Palīnsku, un tad bija valsts valodas aģentūra. Tikko bija runa par vieglās valodas aģentūru, bet tagad ir valsts valodas aģentūra, ir apņēmusies katru gadu izdot grāmatu vieglajā valodā. Tad kolēģi tā, nekad neesmu bijusi, un es zvanīju, es atvainojos vieglās valodas aģentūras vadītājai, es taisnojos, ka tā nav mana vaina, ka es tā neesmu. Valsts valodas aģentūra neeksistē kopš 2009. gada, tā tagad ir Latviešu valodas aģentūra. Valsts valodas aģentūrai nav nekāda sakara ar grāmatu izdošanu vieglajā valodā. Tātad šajā rakstā ir ļoti rupjas faktu kļūdas. Es žurnālistei zvanīju un teicu, vai es drīkstētu izlasīt rakstu. Man visi kolēģi teica, ko tu iedomājies? Žurnālistam nav jārāda. Sakiet, kurš atbildēs par faktu kļūdām? Es neesmu sazinājusies, man žurnālisti, protams, nezvana. Man neviens nav atvainojies, bet es esmu visiem atvainojusies šī raksta dēļ, kura kādās ļoti ētiskās, nepatīkamās tādās, problēmās, es domāju, kurš vainīgs, es kaut ko nesaprotu. Žurnālistam nav jāatrāda, bet vai žurnālistam nav jāatbild par faktu kļūdām? Paldies! Paldies, Ditai Liepai! Mēs ļoti plūdeni līdz ar to pārējiem pie nākamā runātāja. Līdz ar to visi jautājumi, ja Ditai ir kādi, tad joprojām slido.com. Tur jūs tos droši varat uzdot, izmantojot kodu MEDI. Varbūt arī šeit, auditorijā, kas atrodas Eiropas Savienības mājā, ir kāds jautājums, ja? Vienu mirklīt, mikrofoniņu, varētu iedot, lūdzu, tūlīt mums iedos. Jā, tūlīt būs mikrofons. Man gan nav jautājums, man Ditai ir lūgums par šādām lietām. Lūdzu, informējiet Mēdīju ētikas padomu. Mēdīju ētikas padomu šos jautājumus. Mēs esam taisni tam, lai mēs palīdzētu mēdījiem tikt galā ar šīm lietām. Ne tikai sodīt, mēs neesam sodītāji, mēs esam tie, kuri palīdz mēdījiem tikt galā ar šīm ētiskajām problēmām un izskaidrot, kas un kāpēc ir nodarīts nepareizi. Tā kā aicinājums par to vērsties pie mums, tas nav tā kā uz policiju iesniegums uz nāves sodu, bet kā reiz otrādi izvērtēt un ļaut kolēģiem turpmāk šādas kļūdas neveidot. Tas būtu aicinājums.
Paldies! Jā, es cenšos nevērot šīs negācijas. Man ir atkal tādās reizēs, es vienkārši apmulstu, un tā kā man diezgan bieži tādas ir bijušas, daudz tādu pārpratu. Man ir piedāvāts jaunvārds, ko es neesmu neieviesusi, nepiedāvājusi. Un es esmu 2 mēnešus cietusi no tā, ka ieskaitot humoru šovus tiek izmantots šis it kā šķietam mans piedāvājums. Manuprāt, ļoti daudz ētikas jautājumu saistās arī ar mediju speciālistu paviršību, neņemiet ļaunā. Tā tas ir. Fragmenti izraušana no konteksta, tikai virsteikuma nolasīšana, apzināti tādu, ko mēs runājam par izraušanu no konteksta. Un tad man ir joprojām šī milzīgā dilemma, vai man ir tiesība, es nemainīšu savas domas, bet vai man ir tiesības paskatīties šo tekstu pirms publicēšanas, lai novērstu. Man kolēģis saka, ka nē. Es gribēju iebalsot Līčkungam, jums noteikti par šo vajadzēja sazināties, ja ne ar mēdīju ētikas padomu, tad ar redakcijas vadību, tāpēc, ka mēs iepriekšējā reizē šeit runājam par to, ka ja mēdījis pieļauj kļūdas, faktu kļūdas, rupjas, tā ir žurnālistu vaina, un mēdījiem ir jāveic šo kļūdu labojumus pašiem, nevis jums ir jāzvana un visiem jāatvainojas. Tā kā, man liekas, ka tas ir jāievēro par to atrādīšanu. Jā, es uzskatu arī, ka žurnālisti neatrāda tekstu, taču kļūdas ir jānovērš. Jums, normāli žurnālists parāda to tekstu, jums ar atļauju tikai izlabot faktu kļūdas. Vienkārši neko citu jūs nedrīkstat labot. Es neko citu arī ne. Jo ļoti bieži ir tāpat šīs institucionāli, ka nesaprot, neizprotās. Es pieļauju domu, ja nestrādā ikdienā valodas jomā, nevar saprast, nevar zināt, tieši tās gan to kompetenci tādu dalījumu vai atbildības jomas. Es pieļauju, ka to varētu būt grūti saprast. Bet tā problēma jau ir tā, ka tajā brīdī, kad ir cilvēki, kuri domā, ka tad, ja viņiem atrāda šo rakstu, viņi var pārrakstīt, un tas ir absolūti kategoriski izslēgts. Un tādas lietas nenotiek. Vienkārši žurnālista atbildība tomēr ir, lai viss būtu precīzi, visi fakti. Un tad viņam pašam ir jāizdomā, kā viņš to veic. Man ir bijis ļoti profesionāla sadarbība, ka man žurnālists pēc tam ir jautājis, paskatieties, lūdzu, vismaz uzrakstiet atsevišķi, kāds ir jūsu ieņemamais amats, kāds ir tas un tas, tātad vismaz tik daudz, tīri profesionālajā vidē, lai cilvēkiem. Es vēl vienu būtisku lietu, tikai ka uzvārdus raksta. Absolūti arī tas pats ir. Ja? Ļoti bieži pārpratumi par to, ka, ja piemēram ir bērziņi, un tad, tik daudz bērziņu, tik daudz kalniņu, un tad, ja nebūtu šādu, es arī esmu aizrādījis, nerakstiet tikai tā, ka tur lapsa dusmojās uz zaķi, un tad man saka, jā, bet mums nav vietas, mēs tā darām, bet ja jūs tā darāt, tad jau mums ir tie spārnotie teicieni, kā bija Vanaks noknāba cālīti, un Vilks teica, ka izskatīs lapsas sūdzību par zaķi. Un ja mums latviešiem šie uzvārdi tādi ir, tad es tomēr arī uzskatu, ka tas cilvēks ir pelnījis to priekšvārdu, lai tiek minēts, un arī to priekšvārda burtu, jo nedod Dievs būt par vilku un lapsu mūsdienās. Paldies!